Dziļi sasalstošajā Arktikas lokā deg $40 miljonu vērts kodolbumbvedējs. Tūkstošiem jūdžu attālumā tiek pārrauta iekšzemes enerģētikas cietokšņa aizsardzība. Atklātā jūrā, tumsā, tiek vajātas spoku kuģis. Maskava uzskatīja, ka šie objekti ir ģeogrāfiski droši. Viņi iztērēja miljārdus pārklājošiem radaru tīkliem, uzbūvēja necaurējamas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Viņi domāja, ka attālumi ir vienkārši pārāk lieli. Viņiem nebija taisnība. Vidusjūras centrālajā daļā kravas kuģis, 800 pēdu garš, šķeļ piķa melno ūdeni. Šis ir Kendils. Tas ir daļa no Krievijas ēnu flotes, slepens armādes, kas izveidota, lai pārvadātu jēlnaftu un apietu globālās sankcijas. Flotes izveide izmaksāja aptuveni $10 miljārdus. Tagad tā katru gadu Maskavai rada apmēram $100 miljārdu ieņēmumus. Tie ir novecojuši tankuģi ar sarūsējušiem korpusiem, daudz no tiem izslēdz savus transponderus un kuģo bez karoga vai nosaukuma, kas būtu uzgleznots uz sāniem. Krievija izmisīgi vēlas šos kuģus noslēpt, bet kā izsekot un trāpīt mērķim, kas ir izdzēsts no visām oficiālajām kartēm? Aizsardzības analītiķi aizdomas, ka Ukraina izmantoja rietumu komerciālo satelītu zvaigznājus, lai mērķētu uz Kendilu. Izmantojot sintētiskās apertūras, radaru jeb SAR, jūs varat izslēgt kuģa gaismas vai pat tā transponderu, bet jūs nevarat to noslēpt no mikroviļņu impulsa. Ar SAR satelīti atstaro radara viļņus no okeāna, ūdens izkliedē signālu tumsā. Bet milzīga naftas tankuģa vertikālās tērauda sienas darbojas tieši kā spogulis. Satelītam Kendils iemidzējās kā bāka, un tas nozīmēja, ka kuģi varēja izsekot. Kaut kur tumsā mazs civilais kuģis sekoja milzīgajam tankuģim, paliekot tieši ārpus redzamības zonas. Tas bija drona mātes kuģis, un uz tā klāja specializēta operatoru komanda gatavoja elektrisko lielas kravnesības heksakopteru. Tas ir modificēts komerciālās tehnoloģijas paraugs, kura izmaksas ir mazākas par $20,000. Kamēr tāls darbības droni izmanto skaļus benzīna dzinējus, šis heksakopters ir pilnībā elektrisks. Tā rotori ir klusi uz okeāna vēja rūkoņas fona. Šie elektriskie droni degvielas tvertnes aizvieto ar papildu ugunsspēku, ļaujot tiem nest 20 mārciņu smagu kaujas galviņu. Taktiskā ziņā tas ir pielīdzināms 200,000 vērtam Javelin prettanku raķetei, taču pat daudz mazāku cenu. Heksakopters pacēlās no šūpojošās laivas klāja un uzlidoja debesīs. Lidojot tieši pretī tankuģim, tiktu iedarbināta kuģa signalizācija, tāpēc pilotam bija jāizmanto ģeometriskais aklais punkts. Milzīgs tankuģis, piemēram Kendils, aiz sava korpusa rada radara ēnu tieši aizmugurē. Taču tuvojoties no pakaļgala ļoti zemā leņķī, mazie droni var palikt nepamanīti. Atpakaļ uz mātes kuģa drona pilots vēroja, kā kuģa pelēkais siluets ar katru sekundi kļūst arvien lielāks graudainajā ekrānā. Tuvojoties elektriskajam dūkoņam skanot un rotoriem maskētiem vējā, pilots sāka meklēt savu mērķi. Viņš manevrēja drona vertikāli augšup virs pakaļgala, apejot korpusu un pārlidojot pāri kuģa margām. Pilots ignorēja tiltiņu un dzīvojamās telpas. Tā vietā viņš centrēja savu tēmēkli uz kolektoru, kuģa visjutīgāko bojājumu punktu, un nospieda sprūdi. Apkalpe uz tiltiņa nekad nebūtu to paredzējusi. Nebija ne ienākošas raķetes rūkoņas, ne iznīcinātāja kliedziena, tikai pēkšņa biedējoša sprādziena skaņa. 20 mārciņu smagā kaujas galviņa eksplodēja tieši uz kolektora. Tās kumulatīvā lādiņa visa enerģija tika koncentrēta asā, kausēta varas trūklā, kas spēja izsist cauri cietam tēraudām. Sprādziens radīja ievērojams bojājums, tas iznīcināja svarīgu aprīkojumu un nekavējoties padarīja Kendilu darbnespējīgu. Kuģis izdzīvoja triecienu, taču tam būs nepieciešams plašs remonts, pirms tas varēs atkal pievienoties ēnu flotei. Uz to brīdi tas bija maz kas vairāk par 115,000 tonu smagu papīra svaru. Galvenā sastāvdaļa vairāku miljardu dolāru loģistikas ķēdē, kuru neutralizēja $20,000 vērts drons. Taču atklātā jūra ir pilnīgi neaizsargāta. Uzbrukt sauszemes cietoksnim, ko sargā elektriskā siena, prasa pavisam citu mehānismu. 2000 jūdzes uz austrumiem, dziļi Eirāzijas sirdī, atrodas Kaspijas jūra. Šis ir Maskavas privātais ezers. Tas ir pilnībā sauszemes ieskauts, bez šaurumiem vai slepeniem piekļuves punktiem zemūdenē. Uz ūdens atrodas milzīgas, vairāku miljonu dolāru vērtas jūras urpšanas platformas, kas pieder Krievijas enerģētikas gigantam Lukoil. Šīs platformas ir viena no Kremļa kara ekonomikas atslēgām. Tās sūknē miljoniem tonu naftas, ģenerē miljardiem dolāru gadā un tieši nodrošina Krievijas militāro spēku ar degvielu. Bez jūras piekļuves Kaspijas jūrai Ukrainai nebija citas izvēles, kā doties caur gaisu. Taču bija viena problēma – viņa ceļā stāvēja milzīga elektroniskā siena.
Starp platformām un Ukrainas robežu atradās simtiem jūdžu naidīgas gaisa telpas. Tā ir piepildīta ar elektroniskās karadarbības zonām un tālas darbības S-400 zenīta raķešu baterijām, no kurām katra maksā vairāk nekā $500 miljonu. Lai izlaustos cauri šim šķēršļu joslai un trāpītu platformai jūrā, kas ir ieskauta no visām pusēm, būtu nepieciešama pilnīgi jauna stratēģija. Dziļi savā teritorijā speciālo operāciju spēki uzsāka koordinētu tālas darbības kamikadzes dronu spietu. Atšķirībā no klusā elektriskā heksakoptera, kas tika izmantots vidusjūrā, šie bija fiksēto spārnu lidaparāti. Atvērtā avota izlūkošana stingri liecina, ka viņi izmanto vietēji ražoto Liučī, kas tulkojumā nozīmē nikens. Piemērots nosaukums. Viens šāds drons maksā aptuveni $200,000. Tam ir 22 pēdu spārnu platums un to darbina skaļš benzīna dzinējs. Izgatavots no stikla šķiedras, tam ir liela putna radara atspulgs, bet tā degunā ir ievietota postoša 110 mārciņu smaga augstas eksplozijas kaujas galviņa. Taču joprojām pastāvēja elektroniskās barjeras problēma. Krievijas radioelektroniskās cīņas sistēmas ir izstrādātas, lai traucētu GPS signālus un pārrautu tālvadības sakaru saites. Ja standarta drons ielido šajā gaisa telpā, tā vadības sistēma tiek izjaukta, tas zaudē koordinātas un avarē. Ukrainas inženieri apgāja šo šķērsli, izdarot neiedomājamo. Viņi pilnībā izņēma GPS. Lai izdzīvotu, tādi droni kā Liučī paļaujas uz autonomu mākslīgā intelekta sistēmu, kas pazīstama kā mašīnredze. Kamera drona priekšgalā skatās uz zemi un nepārtraukti salīdzina fizisko reljefu ar iepriekš ielādētu augstas izšķirtspējas trīsdimensiju karti. Pēc savā cietajā diskā saglabātajiem datiem tas orientējas atpazīstot precīzas ceļu, upju un kalnu formas. Tā kā tam nav nepieciešama aktīva satelīta saite, nav nekā, ko varētu pāraut vai zaudēt savienojumu. Un, lai izvairītos no radartīkliem, lidojuma maršruta rekonstrukcijas to liecina. Šie droni lido ļoti zemu virs zemes, cieši piekļaujoties reljefām, ielaižas upju ielējās un slīd tikai 150 pēdu augstumā virs apledojušajiem koku galotnēm. Lidojot tik zemu, tie varētu nemanām izslīdēt zem Krievijas S-400 bateriju radara horizonta. Pēc vairākām stundām, laboties cauri vienam no visblīvākajiem pretgaisa aizsardzības tīkliem pasaulē, droni beidzot sasniedza Kaspijas jūru. Atklātā okeānā nav upju ieleju vai koku, aiz kuriem paslēpties. Lai izvairītos no pēdējā piekrastes radaru loka, droni visticamāk samazināja augstumu, lidojot tikai dažus desmitus pēdu virs ūdens. Pēc vairāku jūdžu lidojumu gar viļņiem, viņu mērķi nonāca redzeslokā. Lukoil platforma darbojas visu diennakti. Tā ir izgaismota ar milzīgiem industriāliem prožektoriem un drona optiskajiem sensoriem, tās nav iespējams nepamanīt. Kad bars pieveica pēdējo posmu, tie izjauca formāciju. Atsevišķi droni atdalījās, novirzoties uz 3 atsevišķiem mērķiem – Filonovska, Korčagina un Grafera platformām. Vadošā Liučī drona digitālajās smadzenēs misija pārgāja no navigācijas uz galīgo uzbrukuma fāzi. Lidojot jūras līmenī, fiksēto spārnu drons nevar vienkārši ietriekties biezajos tērauda balstos, kas veido platformas pamatu. Lai maksimāli palielinātu nodarītos bojājumus, tam jātrāpa salīdzinoši mīkstajās, svarīgajās iekārtās uz augšējā klāja, balstoties uz standarta uzbrukuma profiliem. 2 jūdžu attālumā drons veica pēkšņas pacelšanās manevru. Tā lidojuma dators pacēla degunu uz augšu, uzsākot strauju kāpumu. Tas pārvarēja platformas augstās virsbūves augstumu, sasniedza savu augstāko punktu un uzreiz iegāja stāvā pikē. Pierādījumi norāda uz precīzu triecienu. Mašīnredze būtu izšķirojusi masīvās platformas sarežģīto ģeometriju un precīzi fiksējusi platformas kritiski svarīgās sistēmas, gāzes turbīnas un elektroģeneratorus. Mērķis iegūts. Uzklāja naktsmaiņas apkalpe bija pilnīgi akla pret draudiem. Pēdējais, ko viņi dzirdēja, bija pēkšņa, nikna, tuvojošās gāzes dzinēja gaudošana, kas izlauzās no tumsas. Nakts redzamības ierakstā, ko vēlāk publicēja Ukrainas speciālie spēki, var redzēt precīzu brīdi. No drona skatpunkta turbīnas klāja tērauda režģis ir perfekti centrēts tēmēklī, tas kļūst arvien tuvāks, līdz pēkšņi attēls pāriet uz traucējumiem. Tas bija tieši vienlaicīgs trieciens pa visām 3 platformām. Kad tu uzspridzini naftas platformā sprākstvielām, tu sagaidi ugunsbumbu un miljoniem galonu jēlnaftas, kas izplūst ūdenī. Bet, kad aizsardzības analītiķi nākamajā rītā pārbaudīja Kaspijas jūras satelīta siltuma kartes, šī teritorija bija pilnīgi tīra. Nebija nekādu termālo parakstu vai milzīgu naftas ugunsgrēku. Droni nebija vienkārši ietriekušies uz aklo. Aprīkoti ar gala mākslīgā intelekta vadību, optiskie sensori īpaši izvairījās no augstas spiediena plūsmas vārstiem urbumu galvās, novēršot nekontrolējamu izvirdumu.
Šķēmbu kara galviņas saplosīja iekārtas, kas bija nepieciešamas naftas sūknēšanai, neaizdedzinot urbumus, tādējādi paralizējot Krievijas lielākos jūras naftas laukus un piespiežot tos nekavējoties pārtraukt darbību. Finansiālie zaudējumi bija milzīgi. Vairāku miljardu dolāru vērtais komplekss tika paralizēts un miljoniem dolāru ikdienas ieņēmumu tika zaudēti. Tos vairs nevarēja izmantot kara finansēšanai. Patiesības noskaidrošana par šiem triecieniem ir gandrīz tikpat grūta kā to īstenošana. Galvenī mediji reti atspoguļo kaujas lauka realitāti, bet citi kanāli paļaujas uz baumām vai vienkārši izdomā notikušo. Mēs neminām. Mēs rekonstruējam mūsdienu kara mehāniku, izmantojot neapstrādātus, atvērto avotu izlūkdatus. Ja vēlies uzzināt patieso informāciju, nevis militāru izdomu, abonē mūsu kanālu jau tagad. Kaspijas jūras trieciens izdarīja ko sliktāku nekā tikai finansiāli kaitēja Krievijai. Tas radīja psiholoģisku kaitējumu. Lētās un autonomo dronu laikmetā Krievijas federācijas milzīgais fiziskais apjoms ir kļuvis par kritisku ievainojamību. Jūs vienkārši nevarat uzstādīt $500 miljonu vērtu pretgaisa aizsardzības sistēmu uz katras naftas platformas, rafinērijas un aviobāzes visās 11 laikajoslās. Šķita, ka mašīnredze ir galvenais ierocis pret Krievijas ģeogrāfisko aizsardzību, taču tā nebija. Lai veiktu līdz šim ekstrēmāko uzbrukumu, Ukrainai nevajadzēja gudrāku dronu, viņiem vajadzēja vienkāršāku droni. 2000 jūdžu uz ziemeļiem, dziļi Arktikas loka ledainajā plašumā, atrodas Oļeņas aviobāze. Tā atrodas Krievijas Kolas pussalā un ir mājvieta Krievijas milzīgajai Tu-22M3 strateģisko bumbvedēju flotei. Šīs virsskaņas kodolieroču spējīgās lidmašīnas katra maksā aptuveni $40 miljonus, un tās veido Krievijas tālās darbības triecienu spēju mugurkaulu. Visā kara laikā šie bumbvedēji pacēlās no šī arktiskā patvēruma, devās uz dienvidiem un palaida KH-22 spārnotās raķetes uz Ukrainas pilsētām. Tās ir 12,000 mārciņu smagas virsskaņas aviācijas bāzes kuģu iznīcināšanai paredzētas raķetes, kas sākotnēji tika izstrādātas augstā kara laikā, lai nogremdētu amerikāņu kuģus. Krievija ir pārveidojusi tās par terora ieročiem, lai no simtiem jūdžu attāluma sagrautu daudz dzīvokļu ēkas. Šaujot no dziļas Krievijas gaisa telpas, bumbvedējiem pat nav jāšķērso frontes līnija. Kremlis, kas atradās apmēram 1100 jūdžu no Ukrainas robežas, pieņēma, ka šie resursi ir matemātiski neaizskarami. Lai tos sasniegtu, ierocim bija jāapiet Krievijas miljardiem dolāru vērtie radaru tīkli. Tad tam bija jāizdzīvo Arktikā. Parastam militārajam dronam ārkārtais augstums ir nāves sods. Uz kompozīta materiālu spārniem uzkrājas ledus, kas iznīcina aerodinamiku un izraisa lidaparāta krišanu no debesīm. Pat Arktikas vasarā bezpilota lidaparāta vadīšana tik ilgi un tik tālu, cik nepieciešams šādos apstākļos, tiek uzskatīta par neiespējamu. Tātad, kā Ukraina to paveica? Lai gan precīzās palaišanas metodas joprojām ir slepenas, aviācijas eksperti norāda uz vienu iespējamo vaininieku. Tas nav vairāku miljonu dolāru vērts zema pamanāmības drons, tas ir hobija lidaparāts. Aeroprakt A-22 Foxbat ir īpaši viegls, divvietīgs civilais sporta lidaparāts, kas ražots Ukrainā. Jūs pats varat iegādāties tādu pavisam jaunu, aptuveni par $90,000. Tas ir izgatavots no viegla alumīnija un auduma ar maksimālo ātrumu tikai apmēram 130 jūdzes stundā, un tas ir paredzēts ainaviskiem lidojumiem svētdienas pēcpusdienā. Taču Ukrainas inženieri paskatījās uz šo civilās aviācijas rotaļlietu un saprata, ka tā var kļūt par galveno tālās darbības ieroci. Viņi izārdīja kabīni, izrāva pasažieru sēdekļus un vadības paneli, lai samazinātu svaru. To vietā viņi uzstādīja speciāli izgatavotas papildu degvielas tvertnes. Tas palielināja tā darbības radiusu līdz gandrīz 2000 jūdžu. Pēc tam viņi piepildīja kabīni ar augstsprādziena šķēmbu kaujas galviņu. Tad viņi pievienoja specializētus robotizētus servomehānismus, būtībā mehāniskās rokas, tieši pie lidmašīnas stūres kolonnas un pedāļiem. Tahos tika izmantota agrāka autonomās mašīnredes mākslīgā intelekta versija, kas vēlāk tika izmantota Kaspijas jūrā, pārvēršot apkalpoto civilās aviācijas lidmašīnu par lēni kustīgu, bet neiespējami traucējamu spārnoto raķeti. Tātad kā lēns ar propeleri darbināms sporta lidaparāts spēja izdzīvot vairāku miljardu dolāru vērtā pretgaisa aizsardzības tīklā? Vadošā teorija aizsardzības analītiķu vidū saistīta ar radara kļūmi, ko sauc par Doplera robu. Lai novērstu radara ekrāna pārpildīšanu ar putnu barām vai šosejas satiksmi, programmatūra automātiski filtrē objektus, kas pārvietojas zem noteikta ātruma sliekšņu. Lidojot tikai ar 80 jūdzēm stundā, A-22 ideāli iekrita šajā aklajā zonā. Krievu radara programmatūra aktīvi izfiltrēja pašu lidmašīnu, uzskatot to par fona troksni. Radara operatoriem tas būtu izskatījies vienkārši kā putnu bars vai kādi anomāli laikapstākļi. Un tā kā tas sākotnēji tika izstrādāts kā pilotējams lidaparāts, kas spēja nest 2 cilvēku svaru skarbos laikapstākļos,
Tā pārlieku lielais dzinējs radīja pietiekami daudz iekšējā siltuma un mehāniskā vilces spēka, lai izdzīvotu sasalstošajā Arktikas gaisā, neaizsalstot. Aptuveni 20 stundas Ukrainas Trojas zirgs lēni dūca pāri Krievijas debesīm. Lidmašīnai pat nebija tumsas aizsega. Lidojot Arktikas vasarā, drons bija pilnībā atklāts pusnakts saules gaismā. Un tomēr, kad tas beidzot sasniedz Oļeņas aviobāzi, Krievijas aizstāvi tika pieķerti pilnīgi nesagatavoti. Pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas paredzētas miljonus vērtu visaskaņas iznīcinātāju notriekšanai, nezināja, kā reaģēt uz lēni kustīgu civilās aviācijas lidmašīnu. Tā klusi pārvietojās virs koku galotnēm. Zemāk pletās plašs betona laukums, un uz tā atradās milzīgie Tu-22 M3, kuru garums pārsniedza 130 pēdas. Tie neietilpst standarta pastiprinātajos bunkuros, tāpēc tie tiek novietoti atklātā laukā, pilnībā zem klajas debesis. Kad A-22 šķērsoja perimetru žogu, tā iebūvētā mākslīgā intelekta sistēma pamodās. Tā optiskās kameras noskanēja Zemi zem lidaparāta, ignorējot viltotās divdimensionālās bumbvedēju silueta figūras, kuras Krievijas armija bija uzgleznojusi uz lidlauka seguma. Kā mānekļus tas ignorēja, meklējot noteiktu ģeometrisku formu, līdz autonomā optika fiksēja ikonisko atpakaļ atliektu spārnu Tu-22 M3 siluetu. Izārdītajā pilota kabīnē robota servomehānismi spēcīgi pagrūda vadības stūri uz priekšu. A-22 noliecās straujā pikējumā uz bāzi. Apsardzes beidzot saprata, kas notiek, taču bija jau par vēlu palaist pretgaisa raķeti. Ar vienu triecienu $90,000 vērta modificēta sporta lidmašīna smagi sabojāja $40 miljonus vērtu stratēģisko bumbvedēju. Bet patiesās finansiālās izmaksas Krievijai ir neizmērojami lielākas. Rūpnīcas, kas ražoja Tu-22 M3, sabruka līdz ar Padomju Savienību. Krievija burtiski nevar uzbūvēt jaunus. Katrs bumbvedējs, ko viņi zaudē, ir pastāvīgs, neaizvietojams zaudējums viņa kodoltriādei. Krievijas milzīgais plašums, tas pats, kas aprīja Napoleona armiju, ir kļuvis par tās lielāko apgrūtinājumu. Sērijveida dzinēji un atvērtā pinkoda programmatūra ir būtiski sagrāvuši ierasto ģeogrāfijas loģiku. Attālums vairs nav šķērslis. Lai redzētu, kā tieši šāda asimetriskā kardarbība neļāva Krievijai gūt tūlītēji pilnīgu uzvaru jau pirmajā kara dienā, noklikšķiniet uz šī video tieši šeit.